Izved cauri priekšpagalmiem, vietā visvētākajā, garām visiem altāriem, tevi, kungs, lai satiktu, izved garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas slavu dziļā, esmu izsalcis pēc taisnības, kas no tava vaiga plūst. Izved cauri priekšpagalmiem, vietā visvētākajā, garām visiem altāriem, tevi, kungs, lai satiktu, aizved garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas slavu dziļā, esmu izsalcis pēc taisnības, kas no tava vaiga plūst. Ieved mani visvētākā vietā, ieved mani caur jēra asinīm, ieved mani visvētākā vietā, aizskar, kungs, šķīstī mani, esmu šeit. Ieved mani visvētākā vietā, ieved mani caur jēra asinīm, ieved mani visvētākā vietā, aizskar, kungs, šķīstī mani, esmu šeit. Izved cauri priekšpagalmiem, vietā visvētākajā, garām visiem altāriem, tevi, kungs, lai satiktu, aizved garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas slavu dziļā, esmu izsalcis pēc taisnības, kas no tava vaiga plūst. Ieved mani visvētākā vietā, ieved mani caur jēra asinīm, ieved mani visvētākā vietā, aizskar, kungs, šķīstī mani, esmu šeit. Ieved mani visvētākā vietā, ieved mani caur jēra asinīm, ieved mani visvētākā vietā, aizskar, kungs, šķīstī mani, esmu šeit. Izved cauri priekšpagalmiem, vietā visvētākajā, garām visiem altāriem, tevi, kungs, lai satiktu, aizved garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas slavu dziļā, esmu izsalcis pēc taisnības, kas no tava vaiga plūst. Ieved mani visvētākā vietā, ieved mani caur jēra asinīm, ieved mani visvētākā vietā, aizskar, kungs, šķīstī mani, esmu šeit. Ieved mani visvētākā vietā, ieved mani caur jēra asinīm, ieved mani visvētākā vietā, aizskar, kungs, šķīstī mani, esmu šeit. Aizskar, kungs, šķīstī mani, esmu šeit. Aizskar,
Un, ziniet, es jums pastāstīšu kaut ko tādu, kas jums liks saprast, ka šitas, ko mēs darām, viss ir pareizi, ka tas ir tikai sākums visām tām lietām. Tas ir tikai sākums. Visam tam, ko mēs darām, tas ir tikai sākums. Un tā ir jānotiek īstenībā, kā tas notiek. Dievs tā grib, saprot, Dievs tā dara. Un es vēl gribēju pateikt vienu lietu, kad mēs esam sanākuši šeit, visi šeit sanākuši, pirmkārt, lai pagodinātu Dievu, pareizi, lai pagodinātu Dievu, otrkārt, mēs sludinām paši sev, vai sev. Mums pašiem nodara visu. Treškārt, priekš tiem cilvēkiem, kas šeit atnāk, priekš tiem sludinām, un ceturtkārt, priekš internetā, kas klausās. Galvenais ir tas, ka mēs pagodinām ar to, ko mēs darām Dievu. Mēs slavējam viņu un sludinām viņu vārdu, ko Dievs uz mums runā, ko viņš saka. Un ticu, ka šis vārds izmainīs mūsu dzīves, katru vienu dzīvi. Un es gribēju pateikt, kas ir atmoda. Jūs zināt, ka ir tāda atmoda. Atmoda. Ir gan atmoda neticīgiem cilvēkiem, gan ticīgiem cilvēkiem atmoda. Zināt, ka Latvijā bija atmoda. Bet ticīgiem cilvēkiem ir atmoda tad, kad miljoniem cilvēki griežas pie Dieva. Tad, kad miljoniem cilvēki atzīmes no Dieva gara. Nevis tā, ka atnāk tikai draudz daži cilvēki, bet tā kā miljoniem, tā kā pilns mežparks cilvēkiem, pilns dievkalpam, cilvēki nāk neaicināt, paši nāk uz dievkalpam, ka viņas nav jāsauc, jāaicina, un tā ir atmoda. Un katrs ticīgais cilvēks ir aicināts iznīcināt sātana darbus, lai sātana gūstekļi, cilvēki, kas nezina patiesību, uzzinātu šo patiesību. Mums ir svarīgi uzzināt patiesību, saprot? Patiesību. Un draudze ir tā, kas var atnākt šajā pasaulē un būt gaisma šajā pasaulē. Draudze ir tā, kas nes gaisma šajā pasaulē. Un mēs, kristieši, visi kristieši, kas esam kristieši, mēs esam īstenībā gaismas nesēji. Un es esmu pārliecināts, es personīgi esmu pārliecināts, ka katrs ticīgs cilvēks ir aicināts dzīvot atmodā. Jūs ziniet, ka šajā zemes pusē Latvijā vēl nav bijusi atmoda. Pat vispār šī tūmā pat nav bijusi nekāda atmoda. Zinu, ka Igaunijā bija kaut kādos tur gados atmoda. Un šī atmoda arī ietekmēja daudz apkārtējos cilvēkus, un pat Latvija ietekmēja šī Igaunijas atmoda. Pie mums pašiem Latvijā nav bijusi atmoda. Bet tad, kad sabruka Padomju Savienība, kad bija Padomju Savienība, PSRS, kad viņi sabruka, tad atvērās durvis, lai varētu šeit sludināt evaņģēliju. Ziniet, ka Padomju Savienības laikos nevarēja tā sludināt. Nav tā gaura, nebija tā, ka ne... Nu, tā... Baptisti bija. Bija baptisti. Pārielājies, bet tad tā paklusā. Paklusā. jā, nevarēja. Un mūsu Dieva mērķis, kas mūs ir radījis mērķis, ir, lai mūsu zeme, kas bija nolādēta, tagad kļūtu svētīta. Ziniet, Latvija, lai būtu svētīta. Kāpēc latvieši brauc prom uz ārzemēm? Tāpēc, ka mūsu zeme nav svētīta, saprotat? Ja mūsu zeme būtu svētīta, neviens nebrauc prom. Tu braukt kaut kur cilvēki braukt, ja viņiem viss pietikt, ja viņi dzīvot pārticībā, paredzi, kur tad viņi braukt? Viņi īstenībā tiem cilvēkiem, kas aizbrauc uz ārzemēm, viņiem labāk patīk Latvijā. Vienkārši viņiem nav variantu, viņiem trūks naudu, un tāpēc viņi brauc. Ja viņiem būtu nauda, viņi neviens nebraukt, viņi atgrieztos Latvijā. Tāpēc es ticu tam, ka pār mūsu zemi jānāk Dieva žēlastībai. Un es ticu, ka Dievs dziedinās mūsu zemi un salauzīs lāstus, kas ir pār mūsu tautu. Zini, ka pār mūsu tautu ir lāsti. Nevajag svinēt Jāņus, nevajag svinēt visus šitos pagānu svētkus, tāpēc Latvijā nav atmoda īstenībā. Tāpēc jau arī visus šos pagānu svētkus cilvēks svin, un tas neļauj nākt uzplaukumam pār mūsu zemi. Es izlasīšu rakstvietu no Bībeles. Tas būs otrā laika, 7. nodaļa, 14.15. pāns. Un tur rakstīts, un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies, pielūgs un meklēs manu vaimu.
atgriezīsies no saviem jaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Bībele saka, dziedinās viņu zemi. Tad nu tagad manas acis būs atvērtas un manām ausīm lapatiks dzirdēt šī vietā izteiktās lūgšanas. To saka Dieva vārds par katru tautu. Ja tauta nāks pie Dieva, ja tautai būs atmoda garīga, tad visa zeme tiks svētīta. Ziniet, kad valstīs, kur ir bijuši visa zeme nolādēt, pilnīgi nekas tur nav, viss bija pilns ar narkomāniem, bandītiem. Kad cilvēki nāca pār to zemi atmoda, viss uzplauka. Viss uzplauka. Lauksaimniecība uzplauka. Nav redzējuši filmas par atmodu citās zemēs. Ir tāds filmas, probužģēņi, pareizāji, kur viņiem pat burkāni šitādi sāk augt. Ja? Viss tur, pilnīgi viss cilvēki tik svētīgi, tur labklājības iesākās zemē. Ja cilvēki nāks pie Dieva, atgriezīsies pie Dieva un viss salauz, viss būs sētani, tie lāsti pār tautu, tad viss būs uzplaukums. Katrā zemē, katrā tautā. Un Dieva mērķis ir, lai lāsti uz šīs zemes tiktu salauzti. Un tur, kur triumfē dēmoni, triumfētu Jēzus Kristus draudzi. Mēs zinām, ka neticīgo atmodu, kā jau es teicu, ir tieši saistīta ar ticīgo atmodu. Un pasaulē nekad nebūs atmoda, ja ticīgo cilvēku sirdīs, ka šodien draudzē nebūs mīlestība, nebūs līdzjūtība, un viņa sirdīs nedegs uguns. Lai mums vajag būt mīlestībai, līdzjūtībai par tiem cilvēkiem, kas nav izglābti, kas nav ar Dievu, mums viņus jāmīl tie cilvēki. Tas nekas, ka viņi nav ar Dievu, viņi jāmīl un jābūt līdzjūtīgi. Mums jājūt par viņiem līdzi, jāpārdzīvo par viņiem, jāmēģina viņiem draudzēties. Ja mēs saprotam arī, ka neticīgiem cilvēkiem nav nekādas cerības, saprot? Jo Dievs viņus nevar izglābt. Un Dievs neko nevar izdarīt bez draudzes. Ja nav draudze, cilvēki nevar tikt izglābt. Saprotat, viņiem neviens no debesīm neteiks, ka viņiem vajag dēzes, ka viņiem vajag glābšanu. Neviens neteiks. To var izdarīt tikai draudze. Un bez ticīgo cilvēku līdzdalības nekas nebūs. Neviens nenāks pie Dieva, neviens nenāks uz baznīcu, neviens nenāks uz draudzi. Ja mēs neiesim pie cilvēkiem, neiesim pie neticīgiem, nestāstīsim viņiem, nedraudzēsimies ar viņiem. Un tāpēc ticīgiem cilvēkiem jāsaprot, kā atbildība, lai būtu atmoda gūstas tieši uz viņiem. Tieši visa atbildība gūstas uz mums. Un mēs jau to redzējām pirmajā draudzē. Ziniet, pirmā draudzē mēs redzam atmodas modeli. Ziniet, pirmā draudze, kas bija apostoļu laikos, kas Bībelē rakstīts, tā ir pirmā draudze, un tur ir atmodas modelis, kādai jābūt bija atmoda. Pēc tam cilvēki daudz ko pazaudē no to, ko tie cilvēki darīja. Jo tanī laikā, kad pirmā tā atmoda bija, kad tie Jēzus apostoļi tur sludināja, tad vairāk un vairāk ticīgie cilvēki sāk pievērsties tam kungam. Un te ir rakstīts, apostoļu darbos 5.14 rakstīts, un vēl vairāk pievienojas tādu, kas ticēja tam kungam, pulks, vīru un sieva, tur rakstīts. Kas atšķīra pirmo draudzi? Kas atšķīra pirmo draudzi no tās, kas šodien ir draudzi? Kas viņi bija tie cilvēki? Viņi bija nodevās Dievam, viņi bija vienoti, viņi ziedojās Dievam, viņi upurējās Dievam. Mēs to nedarām vienkārši tā, kā tie darīja tie pirmie apostoļi, kas bija pareizāji, visi tie Pāvils, Pēters, viss, kas ir viss. Zin, kā viņi tur nodevās Dievam? Kad par viņiem nāca svētais gars, kad viņi gāja un sludināja evaņģēliju visur, viņi visi nodevās. Un pirmajā baznīcā 5000 cilvēku atnāca uz vienu sapulci un pieņēma Jēzu. Nevis 100, 200 vai 10, 5, 3, 5000. Atnāk te uz draudzi, tāpat nebūtu vietas, tad visu arī viesnīcā. Ja mēs visi te 5000 atnāk vienā sapulcē, atnāk un pieņem Jēzu. Un tā ir atmoda. Tā bija atmoda. Pirmajā Bībelē rakstīts, pirmajā draudzē tāda atmoda. Un šī pirmā draudzes atmoda satricināja visu pasauli. Un tā atnāca līdz pat mūsu dienām. Mums vēl nav tas viss, bet tās viss ir sekas, visas tās lietas, ko darīja tie pirmie apostoļi, tas līdz šai dienai tas viss. Un mums jādara to pašu. Viņi mums parādīja, kā to darīt. Viņš ir modelis.
Ja mēs to darīsim tā, kā darīja pirmie apustuļi, ja mēs lasīsim Bībeli un darīsim tās pašas lietas, ko viņi, viss tas pats arī notiks mums. Tāpēc Dievs no mums, ko Dievs no mums sagaida? Dievs no mums sagaida nodošanos Dieva darbam, ziedošanos un upurēšanos. Saprotiet? Nav tā, ka tu domā, ka atnāks tikai čiķi pazid, un ja tu neziedosies, neupurēsies Dievu, nedarīsi, ko tu vari izdarīt no savas. Neskaties uz apstākļiem, neskaties, ka nav neviens cilvēks. Dari, un vienā dienā Dievs atnāks tev palīgā un būs tā, ka tu... Es jums izstāstīšu, ka tā jābūt kā tagad ir. Jūs domājat, ka tas ir... Oi, kāpēc tā notiek? Bet Dievs gaida, Dievs mūs audzina, Dievs mūs māca, saprotiet? Visiem gan arī sākumā nekā nav. Un citiem ilgi nekā nav, un citiem ātri. Un Dievs, zini kā Dievs gaida, vai tu aizies prom no to, vai tu turpinās. Ja tu turpinās, Dievs tev nāks palīgā, bet tu aizies prom, čau. Ja tu redz tam nekas, pasaka, es nav aicināts, visi cilvēki ir aicināts sludināt evaņģēliju. Nav tā. Viņš saka, es nav aicināts par mācītāju, es nav aicināts, laikam, viņam kaut kas nenotiek tā, kā viņš gribētu pēc vienu gadiņu, es nav aicināts, es iešu citur. Nē, Dievs gribēja, varbūt tas tev rītdienā, nākošo svētdienā gribēja sūtīt tev, nezinu, cik cilvēks, tu, es nav aicināts. Viņš jau zina, ko tu pateiksi, ko domā. Vajag iet līdz galam, un pienāks vienā dienā, kad tu sludinās sporta arēnā Rīga vai Meža parkā, saprot, tā lielā izstrādā. Pienāks viena diena, tu nemaz nemanīs. Ja tu turēsies līdz galam. Jo Dievs mūs visus cilvēks ir aicinājis būt par Dieva līdzdalībniekiem. Būt par pēdējās atmodas līdzdalībniekiem. Zini, ka tāda ir pēdējā laika drīz būs. Es nezinu, kad varbūt tas netik ātri viņi būs. Varbūt mēs pat savā dzīves laikā tos nepieredzēsim, bet neredzat, kas pasaulē kāda jaunuma iet visu pasauli. Visi ir sabrukšana. Un tie pēdējā laika. Un kristieši var daudz cilvēku šajā laikā pievest pie Dieva, izglābt Dievu. Daudz cilvēks, kas var iegūt mūžīgo dzīvību. Es gribu arī šodien pastāstīt, kas tad ir neticīgi cilvēki. Gribat uzzināt, kas ir neticīgi cilvēki? Vai? Kā tev liekas, kas ir neticīgi cilvēki? Tie, kas netic Dievam. Varbūt tie ir tavi ienaidnieki, ko? Varbūt tie ir vēlna bērni. Vēlna bērni. Tu jau patādi. Protams, ka nē. Tie arī neticīgi cilvēki ir mūsu brāļi un māsas. Viņus vienkārši sātnis ir apmānījis, saproties cilvēks. Arī te mūs bija apmānījis. Pareizi, mēs tādi paši bijām. Es vispār neticēju nekā. Un tāpēc es biju vēlna bērns. Nē, vienkārši mēs esam sāteni apmānīti. Mēs esam vienkārši sāteni upuris. Tie cilvēki neticīgi, viņi ir tie paši, tādi paši kā mēs. Vienkārši viņi ir apmānīti. Jo, ziniet ko? Jo nav neviens cilvēks, par ko nebūtu nomiris Jēzus Kristus. Jēzus Kristus nomira par visiem. Un viņš pirmkārt nomira par neticīgiem cilvēkiem. Tad nomira par neglābtiem cilvēkiem. Kāpēc Dievs vispār nāk šeit uz zemes? Jēzu Kristu, lai uzmeklētu un glābtu pazudušos. Kas ir pirmais sarakstā Dievam? Uzmeklētu un glābtu pazudušos. Un Jēzus nomira par katru cilvēku. Vai viņš tic vai netic, vai kāds, vai viņš ir cietumā sēž, kur viņš nomira par katru cilvēku. Un Dievs nav sagatavojis ēlu priekš cilvēkiem, zini? Elle ir paredzēta vienīgi sātanam un viņa eņģeļiem. Un Dieva grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Un tāpēc Dievs tieši no mums cilvēkiem sagaida viņa pazudušo cilvēku glābšanu. Dievs, saprot, no mums to sagaida. Tu ziniet, ka Dievs pats neko nedarīs. Bez cilvēku līdzdalības. Viņš radīja cilvēku pēc ko? Pēc kā viņš radīja cilvēku? Pēc sava tēla un līdzības. Mēs esam Dieva instrumenti. Mēs neesam Dievi, protams, bet mēs esam Dieva līdzdalībnieki. Mēs esam pēc Dieva tēla un līdzības. Un tātad Dieva dēls nomira pie krusta par katru neticīgu cilvēku. Tāpat kā par ticīgu cilvēku. Viņš nomira gan par neticīgu, tāpat viņš nomira par ticīgu. Mums ir jāmīl neticīgie cilvēki tā, kā viņus mīl Dievs. Es piemēram mīlu, man nemaz nav nekāds, tev arī, ne? Arī man nav tāds atšķirība tagad.
Tur jādraudzēs tikai ar ticīgiem cilvēkiem. Es ar visiem draudzējos. Man nav tā, man tieši vairāk gribās draudzēties ar neticīgiem, lai viņiem varētu palīdzēt. Mums nav jāskatās uz to cilvēku grēkiem un viņi jāsoda. Pamatojoties uz mūsu ticību, mēs varam izmainīt šo cilvēku likteņus. Nav svarīgi, ka viņš netic, bet tu tici, un tu vari izmainīt to cilvēku dzīvi. Pareizāk. Atnāk cilvēks uz draudzi, viņš saka, man nav ticība. Tu saki, tev nav, bet man ir. Un es tev varu palīdzēt. Pareizāk. Tā ir. Un tāpēc es, piemēram, katram kristietim novēlu būt panākums pašā galvenais, ko Dievs mums ir devis. Tas ir pazudušo cilvēku glābšanā. Es tā esmu padomājis, mēs varbūt pēc šīs zemes dzīves, ja, kad paiet šīs zemes dzīves, varēsim piedot savas kļūdas, kas mums nav sanācis biznesā, visas savas jaunības kļūdas mēs varēsim piedot. Bet es domāju, visticamāk, tu un mēs nevarēsim piedot sev pielaistās kļūdas, nevis kļūdas pat, bet iespējas, ko mēs varējām izdarīt, ko mēs neizdarījām, pareizāk sakot, visdārgāko Dieva bērnu glābšanai. Ja mēs būsim neizdarījuši no savas puses to, ko mēs varam izdarīt cilvēku glābšanai, es jums pasaku, tad mēs savas dzīves beigās varēsim sev pārnest. Tāpēc mums jāpadomā par to tagad, kamēr mēs dzīvojam, ko mēs varam izdarīt. Jo nedomājam pēc tad, ka šī dzīve būs beigusies, tajā būs viss pa vēlu. Viss būs pagājis un tu vairs neko nevarēsi. Mums ir atlicis laiks maziet. Man, piemēram, kad 50, Lauriņai, kad 70. vēl 70. Pēc tam cilvēki ilgāk savas dzīves. Jā, varbūt pat ilgāk, jā. Un tu saproti, ja mums no savas puses jāizdara viss, saproti, laiks iet ātri. Mums jāizdara viss. Bībelē par to saka. Psalms 126, 4. 6. pāns ir rakstīts. Atved kungs atpakaļ mūsu cietumniekus, kā lietus liek atgriezties savās gultnēs upēm dienvidu zemēs. Kas ar asarām sēj, tie ar gavelēm pļaus. Viņi aizietu un raud, dārgu sēku sējai nesdami, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs māju savus kūlīšus. Mums saprot, mums visiem ir dzīvē daudz darīšana, visā dažādi darbi, bet mums jāsaprot, ka mēs visi reizi nonāksim Jēzus Kristus priekšā un personīgi tiksimies ar Jēzu. Daudzās lietās, priekš kurām mēs tērējam laiku un spēku, saprotiet, nebūs šīm lietām nekādas nozīmes. Bet būs tikai viena svarīga lieta. Būs tikai viena svarīga lieta, ko Jēzus no mums atprasīs un kas mums būs. Jēzus priekšā būs jāatskaitās ar tevi. Tā būs cilvēku glābšana. Ko mēs izdarījām cilvēku glābšanai savā dzīves laikā? Tas, ko tur viss tur tas mājas un viss tur, ko tur tas mašīnas sapirka, tos tur nepaņems līdzi nekur. Tāds viņas tur būs un sapūs. Tas ir vienkārši ir un te viņas nav. Pareiz galva. Dievs no mums to mums neskatīsies. Viņš prasīs ne par tām lietām, viņš prasīs tikai vienu lietu – cilvēku glābšanu. Bet, lai sekmīgi cīnīties ar šo ienaidnieku, viņš neparnāsim. Mums viņš ir jāatpazīst ienaidnieks. Saprot, ienaidnieks ir jāatpazīst. Un mums visiem kristiešiem ir jāzina, ka Sātans arī bija eņģelis, Dieva eņģelis, kura vārds bija Lucifers. Es bišķi pastāstīšu, ja? Gribat uzzēt, kas bija Sātans. Viņš jau nebija tāds no sākuma, kāds tas ļaunais. Dievs radīja visu labu. Dievs radīja visu labu. Radās viens Lucifers, kas viss te sataisīja podas. Kāpēc viņš to izdarīja? Viņš bija no sākuma kopā ar Dievu. Viņš bija. Bet savas nepaklausības dēļ viņš bija gāzts no debesīm, mēs zinām. Un šodien es pateikšu kaut ko, kāpēc tā viss notika. Jo īstenībā Lucifers, ko Dievs radīja, no eņģeliem bija pats skaistākais viņš bija. Viņš bija skaists, perfekts un svaidīts ķerubs, Bībelē rakstīts. Viņš piederēja pie augstākā ranga eņģeļiem. Tur eņģeļiem arī visādi rangi, bet viņš bija no augstākā ranga eņģeļiem. Un tulkojumā no latīņu vārds tas nozīmē, ka viņš bija gaismas nesējs. Starojošs viņš bija.
Bībelē pat ir teikts, ka Lucifers viņš bija kā rītausmas dēls. Jo visu, ko Dievs radīja, tas bija labs. Viņš radīja labu visu. Un Lucifers bija pats skaistākais un pats labākais, pats tuvākais, gandrīz eņģelis, var teikt, pats tuvākais eņģelis Dievam. Viņš bija pilns gudrības. Jo Dievs viņu radīja perfektu. Un viņš sēdēja tādā svētajā kalnā, mēs to tagad tā varam stādīties priekšā, un lai slavētu Dievu. Dievs viņu radīja tā, lai viņš sēdētu svētajā kalnā un slavētu Dievu. Bībelē teiks par Luciferu, ko Dievs saka par Luciferu, tur rakstīts, es izlasīšu, tas ir rakstīts, tas bija Ecikela grāmatā, 28. nodaļā, 12. 15. pantā. Tu pilnības paraugs, pilns gudrības un apveltīts ar vispilnīgāko skaistumu. Tu biji ēdenē, Dieva dārzā, dārgakmeņi rotāja tavu tērpu. Pa Luciferu rakstīts. Sirdions, topāls, jaspis, krizolīts, berīls, oniks, safīrs, rubīns, smaragds. No zelta bija tava tērpa apmalis, kāds viņi bija, un izgreznojumi, kas bija darināti tajā dienā, kad tevi iecēlā. Kā Dievs viņu radīja kādu skaistumu. Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā. Es biju tevi iecēlis, Dievs saka, svētajā kalnā tu staigāji degošu akmeņu vidū. Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad es tevi iecēlu par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu. Es izstāstos, kā tas viss bija. Dievs viņu radīja īstenībā to sāteni, ko mēs Luciferu īstenībā radīja tādu brīnišķīgu eņģeli. Un tāpēc rodas jautājums, kāpēc svaidīts ķerubs kļuva par sāteni? Viņš bija gaismas nesējis. Zināt, gribat uzzināt, kā tas notika? Kas notika? Kas notika? Debesīs bija ļoti svarīgs notikums. Troņa istabā notika kaut kāds notikums. Jo mēs zinām, ka no šī troņa iziet zibens, pērkons ap troni, tur ir tāds varavīksnis, un no troņa izejošā gaisma atspoguļojas uz visiem eņģeļiem. Tās piltums un mirdzums ir tikai tāds niecīgs godības atspūks. Īstenībā tur viss ir tik skaisti. Īstenībā viss tur tik brīnišķīgi. Un blakus šim altārim bija skaistais ķerubs Lucifers. Un Dievs sapulcēja tādā brīdī visu debes pulku, visus ērceņģeļus, tā grūti stādīties priekšā, tur tā viss ir, ķerubus, sarafīmus, visus eņģeļus. Un viņi visi gaidīja, kas tagad būs. Uztaisīja Dievs sapulci, saprot? Un lūk, atvērās vārti. Debes vārti atvērās. Ko jūs domājat, kas notika, kad debes vārti atvērās? Debes vārti atvērās. Kas notiek? Un zin, kas notiek? Kā jūs domājat, kas notiek? Un pats Dievs ieved savu dēlu, Jēzu Kristu, visumā ar vārdiem. Tur rakstīts visumā ar vārdiem. Lai visi Dieva eņģeļi viņu tagad lai pielūdz. Visi, lai viņu pielūdz. Jēzu parādīja. Vēl neviens nebija redzējis Jēzu. Kā es saprotu, Jēzus bija kaut kā tādā pasaulē, ko pat eņģeļi nezināja. No kurienes Dieva dēls tika atvests. Viņi nezināja, no kurienes viņš atvests. Neviens nezināja. Viņi pēkšņi sapulcināja visam parādījis, iznāca Jēzus savā godībā. Viņš teica visiem eņģeļiem, lai viņi viņu pielūdz. Ko tu Lucifers? Saprot, skaistais. Viņām taču, saprot, kāda problēma. Tā bija pirmā Lucifera satikšanās ar Jēzu. Un tas arī viss izmainīja, visu to skaisto Luciferu. Jūs varat iedomāties, kas notika. Un Lucifers vienkārši pārstāja ticēt Dieva vārdu patiesībai. Viņam tad jāpielūdz kaut kā cits, Jēzus jāpielūdz, saprot? Un viņš domāja, ka viņš ir otrais gan izvērējās Dievu, gan kā pats Dievs. Un Dievs teica, tagad pielūdziet, visi eņģeļi pielūdziet Jēzu, man dēlu. Lucifers pārstāja ticēt Dieva vārdu patiesībai. Tā, mēs saprotam, ka ticībā ir spēks. Es saprotu, ka ticība noved darbībā neredzamo garīgo pasauli.
Viņam sākās, bet viņam visādi izkropļojumi sākās viņa domās, jaunas domas, un tās visas kļūpa par visu ļaunumu avotu. Viņš varbūt tos neizrādīja nekam, bet Dievs jau visas domas zina. Jo Lucifers brīdī, kad viņš satikās ar Jēzu ieraudzību, viņš pieļāva grēcīgas domas. Un ar to bija pietiekami, lai viņš tiktu gāsts no debesīm. Visi eņģeļi pielūdz Jēzu tagad ar Lucifers, tā nē. Un viņš Dievs viņu nometa no debesīm un nometa uz zemes. Tur Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā 18. rakstīts. Un viņš sacīja, Jēzus sacīja, es redzēju sātenu kā zibeni krītam no debesīm. Tas ir nomet uz zemes. Mums jau slikti, ka viņi nomet uz zemi. Un nometa uz zemes. Tur Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā 18. rakstīts. Un viņš sacīja, Jēzus sacīja, es redzēju sātenu kā zibeni krītam no debesīm. Tas ir nomet uz zemes. Mums jau slikti, ka viņi nomet uz zemi. Tad par šo notikumu rakstīts, tavas plašās tirzniecības dēļ, tava sirds pildījās ar netaisnību, un kad tu apgrēkojies, es padzinu tevi no Dieva kalna un izraidīju tevi ķerubu, kas sargā no degošo akmeņu vidus. Tavas sirds bija palikusi lepna, tava skaistuma dēļ. Tāpēc daudz skaisti cilvēki nav ievēruši lepni. Nav ievēruši, ka baigi skaisti cilvēki, kas uzskats vismaz viņi tādi lepni. Tas tā ir vecā sātana daba, Neesmu ievēruši, ka cits tur vajag skaistais un tur viņš ir tāds lepens ar savu skaistumu. Man tā bija, kad es gribēju draudzēties ar meitenēm, kas bija ļoti smukas. Viņi bija tāds lepens, iedomīgs. Un tur rakstīts, tavas sirds bija palikusi lepna, tava skaistuma dēļ. Tu savu gudrību pazaudēji ārējā spožuma. Tādēļ es nogāzu tevi pie zemes ķēniņu acu priekšā, lai tie priecājas par to, kā tev klājas. Dievs viņu nogāza. Sagrēkoja. Sāk domāt cits domas. Tu lepens. Pats skaistākais Dieva eņģelis tika nomests uz zemes. Un no viņam bija atņemts viss, kas viņam bija debesīs. Un pats galvenais, ko viņš bija zaudējis savu svaidījumu. Jo galā viņa uzdevums bija pienest Dievam godu. Tam eņģelim bija uzdevums pienest Dievam godu. Tā bija skaistākā Dieva radījuma krišana. Tas bija pats skaistākais Dieva radījums, ko Dievs radīja. Tā bija krišana. Kurš aiz savu lepnumu sacēlās pret Dievu un viņš pats nolika sevi par radītāju. Viņš kļuva par kritušo eņģeli, kas sev līdzi piesaistīja trešdaļu no eņģeļiem. Lucifers, kad nokrita, ne jau viņš viens pats, viņam trešā daļa eņģeļa aizgāja viņam līdzi. Ja domājies no debesīm. Tas sātans, kas šeit valda, uz zemes, kas valda, viņš man neko vairs nevar valdīt pēc Jēzus Kristus upuri, bet sātans, viņš paņem trešā daļa eņģeļus līdzi. Un kas tie eņģeļi tādi ir? Tie sātana eņģeļi. Kā mēs viņus saucam? Sātana eņģeļi. Dēmoni un ļaunie gari tie. Tie visi tie ļaunie gari. Tie sātana eņģeļi. Tā kā cilvēki zina, ka iet no draudzes, parasti to visu paņem līdz, kā vairāks cilvēks. Tā arī tas, kad aizgāja no debesīm, viņš paķēra vēl trešo daļu, iedomājies. Trešo daļu, daudz, viņš paņēma līdzi. Un tos mēs saucam par dēmoniem, par ļauniem gariem. Mums ir jāzina ienaidnieks, tāpēc es šito stāstu, lai varētu cīnīties ar ienaidnieku, mums ir viņš jāatpazīst, mums sazina, kas viņš tāds ir. Šie eņģeļi jau arī tika radīti, lai viņi pielūgtu Dievu, slavētu viņu, lai kalpotu viņam, lai būtu viņu vēstneši. Bet tagad šie eņģeļi pilda līdzīgi pienākumus, līdzīgi tagad viņu pienākumus. Bet viņiem ir cits kungs. Kas šiem eņģeļiem tad ir cits kungs? Viņiem ir kungs Sātans. Kādreiz viņiem ir kungs Dievs, viņiem ir kungs tāds Sātans. Un šie ļaunie gari, šie dumpīgi eņģeļi, kā es teicu, ļaunie gari, dēmoni, viņi kalpo Sātanam. Zin, kāpēc viņi arī kalpo? Viņi baidās no Sātana. Viņi paši kalpo viņam, bet viņi bailēs, viņi paši dreb. Ka Sātanam kaut ko viņiem padara, viņi dreb. Viņi visi pilda viņiem uzdevumu. Viņi pielūdz Sātanu. Viņi visi nav arī redzējuši, ka Sātanisti viņi pielūdz Sātanu. Viņi vilina māna cilvēkus. Viņiem uzdevums ir cilvēkiem melot, mānīt viņus, novest cilvēkus pie vilšanos,
un lai cilvēki pazaudētu mūžīgo dzīvību. Viņiem ir uzdevums, lai cilvēki aiziet visi tur, kur ir vieta sātanam, ellē. Viņi visi to grib panākt. Viņi mēlo, viņi tev nav jāiet uz draudz. Uz kafejnīcu, labi pasēd, priecājies, ko tu te... Viņi mēlo, lieto zālīt, uzpīpēt. Viņi tev runā, tev stāst iekšē, tev mudina visu. Tie dēmonis, ļaunie gari. Man jāika, ka mums kādreiz tā bija. Man bija tā, ko tu te dzīvo, vispār, priekš kam tu te dzīvo, ņem no dzīves, viss grāb, ēd, dzerš, nābi, priecājies, ņem meitenes, izklādies, tu neko nepazaudēs. Apmāna cilvēks, un cilvēkiem sabrūk ģimenes, sabrūk dzīvi, izdzirs ģimenes cilvēkiem. Nav tā, visi šie dēmoni, ļaunie gari, viņiem viņus grib iznīcināt. Sātans grib viņus iznīcināt. Vai šī garīgā pasaule ir reāla, tas viss tā ir. Tas viss ir Bībelē rakstīts. Es izstāstīšu par ko tu domā, ko tad vēlējās Sātans, kad viņš nonāca uz zemes. Ko tu domā, ko viņš vēlējās? Kas bija visvairāk, ko Sātans vēlējās, kad viņš nonāca uz zemes? Es saprotu, ka viņš vēlēs iegūt varu, jo viņš bija no varas tagad tā dalīts, un viņš vispār bija no varas sadalīts, bet viņš grib iegūt to varu, viņš grib kļūt par šīs pasaules dievu. Nav vairs, ka viss tas ļaunums cilvēks pievelk. Viņam nepievelk labs. Viņiem pievēl cilvēkiem vairāk tas ļaunums. Sātana instrumenti, visu, kur cilvēki tiek apmānīti, cilvēkiem izvilkt naudu no kabatam, lai nenest mājās uz ģimenēm, visu atņemt, visādi naktsklubi, kur visādas perversijas tur notiek, lai cilvēki dzīves tiek izpostīts. Tas ir viņa uzdevums. Bet zin, kas pa lietu, ka viņš to vārdu tik vienkārši nevar dabūt, Sātans. Viņa tā viss tā rīcība ir ierobežota, mēs zinām. Jo, ziniet ko, kas ir? Jo Dievs īstenībā, pats Dievs, visu varu ir atdevis cilvēka rokās. Kā? Kā mēs zinām, kā? To mēs izlasīsim Bībelē, ir rakstīts Bībelē, kā viņš iedēja. Bet Sātans ar viltu un krāpšanu un maldināšanu grib cilvēkiem atņemt visu to, ko Dievs viņiem ir devis. Tas viņiem arī izdevās Sātanam. Es varu pastāstīt, pašā sākumā jau izdevās. Tas bija pašā sākumā. Kādu dienu Vēlns redzēja Ādamu ēdenes dārzā, un viņš sāka stipri apskaudi šo cilvēku. Sātans apskaudi šo cilvēku. Viņš redzēja, ka viss bija tur ļoti labi, un viņš apskaudi. Kāpēc? Tāpēc, ka Sātans bija izveidots vienkārši kā eņģelis, bet cilvēks bija radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Jo cilvēks bija radīts līdzīgs Dievam, saprot? Jo mēs zinām, ka cilvēki radīja Dievs pēc savu tēlu un līdzības. Un Ādams bija radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Un tas Sātanam kaitinājumu. Viņš kaut kāds parasts eņģels ar tam cilvēkam iedot visu no tā vara. Bet tos viņš sapņoja pats Sātans. Un viņš bija nogāsts no debesīm. Un viņš jau pirmajam cilvēkam sāka tojās un izdomāja viltu mānu, kā viņu apkrāt cilvēku. Jo Sātans redzēja, ka Ādams bija līdzīgs visaugstākajam. Un viņš redzēja to nepiepildīto sapni, ka Ādams bija līdzīgs, un viņš bija kā Dievs. Viņš nav Dievs, protams, bet kā Dievs viņš bija pēc Dieva tēla līdzības. Un mēs zinām, ka Sātans pat nevar, ka viņš nevar īstenībā visu savu armiju ar visiem saviem dēmoniem un ļauniem gariem īstenībā cilvēkiem neko nevar izdarīt. Un nevar atklāt ar mums karot. Viņš to var izdarīt vienīgi ar viltību, saprot? Viņš ir spiests samierināties ar viltību un viltu. Un tie ir viņa raksturīgākie darba veidi, saprot? Viņš nevar īstenībā ja cilvēks neklausa Sātanam, ja viņš neklausa, viņš nevar neko cilvēkam izdarīt. Bet cilvēki tic viņam un klausa, viņš pasaka. Jo Sātans pats nevar atņemt cilvēkam varu, ko Dievs devis cilvēkam. Jo Dievs radīja pasaulē visu labu, un Dievs radīja, lai būtu šī pasaule mīlestības pasaule, bet ne vardarbības pasaule. Dievs negribēja šiet vardarbību nekad. To jau viss Sātans apmānīja cilvēku, un viss sākā šiet vardarbību. Nebija jau te tā paredzēts, ka būs te visādi kāri un visādi šitas ļaunums. Sātanam nav spēks, lai viņš varētu pārkāpt mīlestības likumu. Un turklāt Dieva
Svētība pasargā cilvēks no vardarbības, kā mēs zinām, no jebkura veida ļaunuma. Dieva svētība pasargā mūs. Un ja mēs paklausam Dievam, cilvēki iektēti svētuma bruņās, un nekāds sātans viņam nevar nekāda demona nevar cauri tās sist. Ja cilvēki paklaus Dievam, ja cilvēki dara, ko Dievs saka, sātans īstenībā tādiem cilvēkiem neko nevar izdarīt. Ja tu esi paklausīgs, ja tu klauslās Bībeli, ja tu visu tam tic, ko tu sātans tev vispār bezspēcīgs, viņš neko tev nevar izdarīt. Bet tikko tu esi nepaklausīgs, tad sātana ir ceļš pie tevīm. Viņš sāk izmantot. Un tas ir mūžīgs likums, un tas darbojas. Šis likums ir līdz pat grēkā krišanai un paliek līdz šai dienai. Sātana šī darbība ir ierobežota. Pēc Jēzus Kristus uzvaras pie Golgātas krusta, sātana iespējas vēl vairāk samazinājas, zināt? Jo ar visu savu ļaunumu un naidīgumu viņš nevar tikt galā ar cilvēkiem, viņš tā nevar vienkārši tikt. Bet viņš var izmantot savu ieroci. Kas viņa ieroči ir sātana? Ieroči vai viltība, glaimi, meli, viltu. Kārdinājumi, jā, visi tie sātana ieroči, kā viņš tiek pie cilvēku klāt. Daudz cilvēki arī to nesaprot un neapzinās. Kā Ādama krišanās būtība nebija vienkārši tikai, kad viņš viņam ēda šo aizliegto augli. Tu domājat, ka tas tikai vienkārši tāpēc, ka viņš apēta aizliegto augli? Zini, kas ir pats būtiskākais, kas notiek? Kas notika, kāpēc viss tā notika? Tā ir nepaklausība Dievam. Pats galvenais bija nepaklausība Dievam, ka viņš vispār sāka kontaktēties ar sātanu. Saprot? Ja tev kāds cilvēks tev grib izdarīt kaut ko slikti, ja? Viņš ar tevi kaut ko tu jūti, ka viņš tev grib izdarīt, viņš tev tu runā labas, līdz viņš runā tev slikti. Ja, pretīvis, labāk, lai viņš tur runā, ko grib, ej no viņa prom, neklausies viņu. Ja tur jūt, kad ar viņu runā sādans, dēmoni, lai viņš runā, pasaka, čau, man ar tevi nav kopējis nekas. Nevajag kontaktēties ar tevi. Nevajag iesākt, jo tas cilvēks tev var aizvest. Neceļos, viņš tev var aizvest. Pirmām pienāk klāt, aizvesim vakarās kafejnītes, tur varbūt pasēdēsim. Tā domā, man negribas šitās visas lietas. Labāk, es eju sausies, man ar tevi nav nekas kopējis. Pasaku un es. Tikko tu sāks kontaktēties, viņš tev pierunās. Tā arī Ieva viņš pierunāja. Jo Ieva sāka sarunu ar sātanu. Viņai nevajadzēja vienkārši kontaktēties. Viss būtu normāli. Tikko tu sāc kontaktēties, viņš ir gudrs, viņš ir viltīgs. Es arī draugos, kāds tur raksta vēstulīts vai komentārs līdz. Es kādreiz tur rakstīju, viņi tur cenot, bet es jūtu, ka nekas jau nemaina, nekas jau labāk nepaliek. Viņš sāk slikt, man sāk ticība vienreiz vai zust. Viņš tur sāk visādi man tur runāt un aprunāt. Es beigās vispār, kad redz kaut ko slikt rakst, vispār izdēšu tos komentārus ārā. Vispār nelēļas cilvēks tur runā pats ar sevīm un labāk, ka viņi nekontaktējies un nemaz nevajag iesākt nemaz. Es tad sapratu, ka nevajag iesākt. Jābloķē arī, lai viens cilvēks divi ir nobloķēt. Jā, vajag nobloķēt pat labāk. Ja tu jūt, ka viņš pārāk, man arī bijuši, kas uzbrūk tev pārāk un tev tur sāk sliktas lietas, vai ne? Labāk no viņiem, mums arī tā māca iepriekšējā draudzi, labāk nemaz nekontaktējas ar viņiem. Un viss būs tā, ne tev būs pārmetumi, ne viņi. Lai viņš, ja viņš grib kaut ko slikti, lai viņš meklē kaut ko citur savas sliktās negācijas izgājuši. Vispār, pēc cilvēks kaut ko slikti tev grib teikt, pasaka, man ar tevi nekas nav kopējis, ej labāk prom. Nu, arī skolā, vai kur ir kāds tev kaut ko slikti, kaut ko grib tev teikt, pasaka, tu vari pats ar sevīm tur savas sliktās lietas runāt, man nekas tev nav kopējis, čau. Vienkārši vieglāk, nekā tu tur sāks tur ar viņu. Nav tā, ka tu sāks ar viņu, tev pašam rūgtams būs tu savu, un tad sāks dusmas un visā. Un tā arī pēc sarunām ar sātanu Ieva atnāca pie Ādama un teica, ko viņa teica? Viņa pēc sarunas uz sātanu atnāca. Mums vajag ēst augli no šī koka, jo tiklīdz mēs no laba un ļauna atzīšanas koka ēdīsim, mūsu acis atvērsies, un mēs būsim kā Dievs, zinādami labu ļaunu. Zini, viņš to viņa kā piemānīja. Tā sātans piemānīja Ievas, viņa aizgāja pie Ādama, un Ādamam to visu pateica. Mums vajag ēst, mēs visu, tas no to koku. Dievs teica, lai nē, bet
Nepaklausīja. Klausījot tam, viņi sāka kontaktēt sādam. Tas viņas tur apmānīja, pierunāja viņas. Viņš ir labs, viss normāli, savu putu tur. Viņš tur jūs acis atvērsīs, jūs būsiet kā Dievs. Un tā. Tas bija tas solis. Tas bija solis burvestībām, dažādām maģijām, kas šodien. Solis par pilnīgai krišanai. Solis pretī nāvei. Jo Dievs teica, ja tu ēdīs no to, ko tu mirdams mirs, mūžīgi dzīvība jau uzreiz būtu un viss viņu. Bet viņš nepaklausīja. Un es izlasīju, ko nozīmē ebreju valodā čūska, ko nozīmē čūska. Tu zini, kāpēc Bībelē vēl apzīmē čūska? Čūska ebreju valodā nozīmē nahaš, sātanu. Čūska vienkārši nozīmē pretinieks. Tā, jūs domājat, ka tā čūska, kas tur locās? Nē, tas vienkārši, tas ir tāds, apzīmējums tavam pretiniekam. Tas ir sātana apzīmējums. Tas ir tavs pretinieks. Es kādreiz lasīju Bībeles, domāju, ko tu čūska runā? Es domāju, kas tad tev? Tas ir vienkārši līdzīgi. Čūska ir ebreju valodā nozīmē nahaš un satan. Un vienkārši nozīmē pretinieks. Un nahaš ir sākums cilvēku nosliecēja tieksmei uz aizliegto garīgajā pasaulē. Tieksmei uz visāda veida maģiju. Ot maģijas, sākās maģija. Un bēdīgi šodien daudzi cilvēki atkārto to pašu. Bet viņiem pasaka, vēlns, aiziet tur pie tās burves, aiziet tur pie tās zilnieces. Un cilvēki iet, pat kristieši iet, pat ticīgie cilvēki iet. Viņi bērni saslimst, un viņi ved bērni pie burviem, pie pareģotājiem, zilniekiem, bērni, mazu bērni, kas ir saslimst. Viņi paši bērni ved, pat ticīgi cilvēki, es zinu, ir veduši. Pie maģiskiem tur visādiem rituāliem, lai atbrīvot bērnu no slimības. Viņi domā, tagad tā, nenotiek nekas, ārsti tur nevarētu uzreiz tur izdarīt, viņi sāk vest tur bērnu, lai tur tiktu viņš vesels. Un viņi uzticas burviem un maģijai, te cilvēki uzticas. Un viņi nezina, ka šī maģiskajām darbībām, kuras veids, šīs maģiskās darbības, zin, kas veids garīgi apsēst cilvēki. Un atnāk lāsti un slimības. Caur to jau viss atnāk tie lāsti cilvēki dzīvēs. Paudzēs, saprot? Tu domā, kāpēc tam cilvēkiem vienam paudzi, tur viens slimo, tur viss paudzi. Tu jau nezini, ko tie vecāki ir gājuši pie kādiem burviem, kādiem zilniekiem. Kamēr Jēzus vārdā tas nav salausts, tas turpinās no paudzes uz paudzi. Jo viss šīs darbības piesaista sevī lāstas. Es pats ir gājis, es nezināju. Es pats ir gāju, kad es nevarēju tikt galā ar savu sievieti, ko es dzīvoju kopā. Es gāju pie tās zilnieces. Es samaksāju naudu, viņi man tur svecīts, viņa aptērka gājas, jau stāstījis pareizticīgo baznīcu, tur bija iededzina. Vai, un tā paliks slikti, viss dvēsot, tik izādot pēc tam. Vai, es neiesaku nevienam. Jo mēs redzējām, ka Ieva arī izdarīja šo burvestību un izraisīja viņas darbību, viņas nepaklausību šo lāstu, kas nāca pēc tam pār visu cilvēku. Un mums ir jāzina, ka ir viens, klausieties, ir viens dziedināšanas avots. Un kas tas ir? Ir viens dziedināšanas avots. Jēzus Kristus. Viens. Pie ko jāgriežas? Ja tev ir slimība, Jēzus Kristus. Nāc pie Jēzu. Un tu būsi dziedināts, tu būsi atbrīvots. Un nav īstenībā cita ārsta. Jo arī Dievs lieto medicīnu. Medicīna viss normāli, ne jau tādas tur gaišietas un dzīvnieki. 1. Pētera 2:24 ir rakstīts, un viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Ar Jēzus Kristus brūcēm mēs esam dziedināti. Tā saka Bībele. Kā piepildītos Jesejas vārdi, kas saka, viņš uznesa mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Tātad Jēzus uzņēma uz sevis mūsu vājības un slimības, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tu zini, ka ja tu ticies Dievam, tu vispār neslimos. Tev nav iespējams saslimt. Mums bija iepriekšā draudze, kur bija stendē, tur pašā sākumā, kas nāca pie Dieva, bija mācītājs, ja?
forši mācīties. Un viņš stāstīja, ka pirms tam, ka viņš vēl nebija pieņems Jēzus, viņam bija pilns mājas ar zālēm. Visādas vainas, tur dzēra zāles, pilns tāds skaptas tāds, ritīgi. Visu laiku zāles, un tur spricē, un visādas tādas vainas, un tādas, un kleps, un šķaud, un visā. Ka viņš nāca pie Jēzus, viņš teica, nereiz viņš nav slimojis, nereiz viņam viss te zāja, skapīts vairs tāds maz nav, visas viņš likvidēs, vispār neslimo, viss. Viņš teica, es varu dzert to, ēst, to, viņam nekas nekaitē. Viņš saka, zin kā, cilvēki baidās, iedzers to limonādu, tur ir kaut ko, tas nav, tur ir skatās, tur tam ir saturā, tur tas ir slimts, tur tas, ka nesaslimt. Viņš teica, es dzer viss tās, ko citu nedzer, viss tās limonādas, viss tās, kas ir tās, kas skatās sliktās vai kas tur. Ēd, viss viņš saka, un neslimo, nekad vispār neslimo. Nereiz, ķiploks uzēd, viņš teica, vienīgais, ko kā rudenī. Uzēd ķiploks, vienīgais, viņš saka, un viss. Nu, viss, un cilvēks neslimo, viņš nemelo, viņš vispār neslimo. Un viņam jau bija, ka es 5 gadu kaut kur tots, springans, vīrits, un nevar pateikt, liekas kaut kur 50, 40 gadus, zin tāds. Dievs, Jēzus, viņš saka, Jēzus uznes mūsu sēgas un slimības. Kad mēs nākam pie Dieva, Dievs mūs svētī. Ko es vēl gribēju pateikt? Kad Jēzus pieņēma ūdens kristības, Jordānas upē, pār viņu mēs, kā zinām, nonāca svētais gars. Saprotiet, par Jēzu nonāca svētais gars. Un Dievs teica no debesīm, šis ir mans mīļais dēls. Un tur rakstīts, un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens, un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva garu, kā balodi nolaižamies, un uz viņa nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, un uz ko man labs prāts. Tas ir Mateja evaņģēlijā 3. nodaļa, 16. 17. pāns. Tanī brīdī uz Jēzu nonāca svētais gars. Un ko darīja svētais gars? Kas atcerās? Madiņ, ko darīja svētais gars? Aizveda Jēzu tuksnesī. Svētais gars aizveda, lai viņš taptu sātana kārdināts. Liekas baigi, ne? Bet zini, kas tas attiecas arī uz mums, saproti? Tur rakstīts, tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, lai tas taptu vēlna kārdināts. Mateja 4.1. Un tas pats notiek ar mums, saprotiet. Kad Dievs mūs aicina kalpot, pat tagad, kad mēs sākam kalpot, Dievs pa priekš mūs ieved tuksnesī. Nekas mums nenotiek. Mēs esam tagad tuksnesī, rēģini. Cilvēki vēl nenāk. Nekas, Dievs gaida. Mēs esam tuksnesī, rēģinies. Nu, vēl nekas nenāk, vēl nekas nenotiek. Jo arī Jēzus ieved tuksnesī. Tu esi tuksnesī tagad, tu saproti? Dievs tev vēro tagad. Ko tu darīsi? Viņš tev ir ielicis tuksnesī. Tu domā, kāpēc nenāk cilvēku, kāpēc nekas nenotiek? Viņš skatās, ko tu darīsi, kā tu rīkos, kā tu sagatavosies Dievu darbam. Pienāks diena, ka viņš viss vedīs, viss te notika. Bet viņš pa priekš cilvēku pārbauda. Vai tu varēsi pastāvēt ar to 1, 2 cilvēkiem, tu varēsi viņiem kalpot, vai tu varēsi par viņiem rūpēties, vai tu varēsi sagatavot visu slavēšanu, te viss tā kā nākās, viss dziesmas, viss tā apri, tur būs savs telpas, kur tev nebūs jākūnjā. Viņš to sagatavo. Viņš ieved, tev esi pašlaik tuksnesī. Tā arī Jēzus tik ievēs. Jo Jēzus viņš pirms savas kalpošanas bija ievēs tuksnesī. Kamēr viņš bija tuksnesī, viņš nekalpoja Dievam, viņš izgāja no tuksnes un tad sāk kalpot pa īstam Dievam. Tā arī mēs vēl pašlaik es uzskatu, ka esam tuksnesī. Tātad pirmais, ko dara svētais gars, kad mēs gribam sākt kalpot Dievam, viņš ieved mūsu tuksnesī. Visi cilvēki iziet savu tuksnesi. Paklausi, jūs pēc kādām mācījām draudzi, viņam nekas no sākuma nav bijis, visi bijuši tuksnesī. Pēc Aiga, paklausies, ka viņš stāsta. No sākuma, viņš pa vālaus stāstīja, viņš pats arī sludināja. Pats lika kameras, pats sev sludināja, pats lika internetā, nebija neviens cilvēks. Un Ķāns stāstīja, viņš izgāja sētā, zin kā viņš sludināja. Neviens cilvēks nav, viņš viens pats tur sludina. Viņš saka, man varbūt kāds pa logu skatās. Viņš var sludināt 9.1 draudzeni, kur viņš izgāja uz ielas, sētā un paņēma no kancel un sludināja. Īstenībā viņš domā, nevienam nav neviens tūmā, bet varbūt kāds pa logu. Gan jau kā tantiņas ar aizkariem skatās. Jā. Mēs šādu likumus varam konkrēti redzēt Bībelē. Un jo daudz cilvēku nāk pie Dieva, cerot, ka viņš
padarīs Dievs, uzreiz padarīs tev dzīvi tā. Viss būs tev uzreiz, tu uzdošiem cilvēki, viss būs te pa mākonīšiem pilns, tu staigās. Bet tikko tas nenotiek, cilvēki viļas, man kas nav sanācis, es nav Dievu aicinās, čau. Dievs ir, tu, varbūt nākošais, es tev gribēju atvest, tu pieaicināt tur kaut sev kādu, tur cilvēku 20 gabals, cilvēks 30, un tu pacēl cepuri. Viņam nedēļ vēl jāpagaida. Tu. Tā ir Dievs, tā dara reizēm. Pirmkārt, mums pašiem jākļūst citādiem. Mums jāsāk mainīties. Un tad arī, kad mums būs, kad mēs sāksim paši mainīties, tad arī mūsu iekšēni sāks mainīties, zini? Tāda viss liekas, ka Dievs tavā vietā darīs. Nav jau tā, zini? Arī pašiem jāpieņem lēmums un jāgrib mainīties. Dievs tev palīdzēs, protams, kaut ko atbrīvos, bet arī pašiem jāgrib. Paredzēja, bez tu pašas gribas nekas tev nebūs. Jo Dievs vēlas mūs pārveidot mūsu dvēseli, lai tā būtu iekšēji spēcīga. Un Dievs tāpēc arī pārbauda mūs tādā līmenī, kādā viņš mūs grib pacelt. Viņš pārbauda. Un katram ir savs līmenis. Man viņš, piemēram, tādu līmeni dod, Dievs pārbauda. Aigai citu līmeni, tev vai kāds citu līmeni. Katram ir savs, kādā tu pats, par kādu līmeni tu domā, kā tu sapni, tā tev Dievs uz tādā līmenī tev pārbaudīs. Tāpēc jau Jēzus, atceries, ir tāda rakstvieta. Jēzus teica, vienam viņš deva 5 talantus, otram 3, kā tur bija aiga? Otram 2 un vienam trešam 1. Pareizi tā bija. Jēzus teica, ka viņš vienam dod 5 talantus, otram 2 un trešam 1. Jo katru cilvēku Dievs grib pacelt noteikti augstumā. Un katram viņš dod kaut kādas iespējas, bet katram pēc viņa vajadzība, pēc viņa iekšējo atbilstību, tā virsotnē, kādu viņš grib sasniegt. Un tas īstenībā rada zināmu spēku, lai tu varētu nostāvēt, lai tu varētu pastāvēt. Un, jo Dievs vēlas būt mūsu mierinājums. Kāpēc, piemēram, Dāvids bija veiksmīgs un plaukstošs? Kāpēc Dāvids bija veiksmīgs un plaukstošs? Zini, kāpēc Dāvids bija veiksmīgs un plaukstošs? Kā tu domā, kāpēc Dāvids bija veiksmīgs un plaukstošs? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Dāvids neatrada mierinājumu, ne kārā, ne tajās uzvarās, kur viņš tur karoja un viņš tur viteni laikā tur bija jākaro. Ne tenīs uzvarās, ko viņš guva, ne zeltā, viņš bija ļoti bagāts arī. Viņam tas bija viss, viņš neatrada mierinājumu. Kur viņš atrada mierinājumu? Dāvids. Dievs, tu esi mans prieks un mans miers, viņš teica. Jo tas ir rakstīts arī psalmā, 62. Psalmā 2. nodaļā. Tiešām mana dvēsele ir klusa savā svētcerē uz Dievu, no viņa nāk mana palīdzība. Tikai Dievs dod mieru. Kas tev radīt mieru tavai dvēselē? Ne tavu bagātību īstenībā neradīs tev nekad mieru. Tas nemierīgs un nav, saprot? Tikai Dievs var radīt mieru. Ne tavu visas tās lietas, pēc ko tu tiecies nevajadzīgās. Nedarīs tev mieru. Mieru tev dos Dievs. Reizēm ir bailes arī. Man arī pašam ir bija tāds bailes par to, ka nekas nesanāk, zini. Bet tas ir nopietnas draudz tavam mieram. Bet kā zināms, kad uzbrūk šīs bailes, tad es saprotu, kas ir, kad nāk šīs bailes. Tas atkal ir sātans, kas grib pienest kaut kādas bailes. Mums jāsaprot, ka mūsu kalpošanai jābūt tik bez bailēm. Ka Dievu kalpošanai jābūt bez bailēm. Jo es to zināju, ko es runāju, jo man ir bijuši, es esmu piedzīvojis tādas bailes par mūsu kalpošanu. Man liekas, nekas nesanāk, un es sāku baidīt, vai es kaut ko daru pareizi, vai nepareizi. Bet es saprotu, tur, kad ir Dievu kalpošanai, nevajag būt bailēm. Un Dievs teica, ja es baidīšos, tā ne jau dzirdamā veidā runāja, bet iekšē runāja, ja es baidīšos, tad viņš nevarēs pacelt ne mūsu kalpošanu, ne to, kas mums te notiek. Ja mēs sāksim baidīties, mums nevarēs pacelt jaunā līmenī. Mums nevajag baidīties, vienkārši vajag turpināt. Jo ir dzīvē arī tādi posmi, kas mums vajag pāriet, grūti posmi, un tas ir nopietni. Un es arī pats Dievam esmu teicis, lai Dievs piedod man tos pārdzīvums, ko es esmu pielaidis, tās bailes. Un es saprotu, ka arī visgrūtākajos apstākļos
Mums ir jāpriecājas un jāslavē Dievs un jāgodina viņš. Vienalga, cik tev grūti ir. Pareizā ir slavēt, Aiga tā dara. Viņam ir grūti, kas viņš slavē Dievu lūdzu. Viņš dod jaunu spēku garīgai izaugsmai, cilvēku glābšanai, un viņš dod arī spēku fiziskās, gan arī šīs garīgās ģimenes labklājībai. Jo ļoti bieži Dievs glāb nevis no nepatikšanām, no bailēm, bet viņš nekad glāb tieši nepatikšanās un bailēs. Kad tev ir nepatikšanas un bailes, tad Dievs glāb. Nevis no tām nepatikšanām un bailēm Dievs glāb, bet Dievs glāb, kad tev sākās nepatikšanas. Man tā ir bijis. Liekas, viss man jāiga. Mājās gribas viss bļaustītas, lamāties, nekas nesanā. Un Dievs izved ārā un ieliek kā viss normāli, viss sakārtu, iedod telpas. Tu liekas, tur vēl neļauj, tur nav telpas, vai kāda situācija, kur tagad kur Dievs viss parūpēs. Ap šīs zālītes, tur viena telpa, otra, trešā. Un viņi glābt cilvēki, visu apatur var glabāt, viss Dievs parūpējas. Dievs izved ārā no šīm nepatikšanām un bēdām. Kad ir viņas. Ja mēs sarežģītās situācijās godinām Dievu, cilvēks kļūst vēl spēcīgāks, saprot? Arī par grūtībām mums vajag pateikties Dievam. Mums ir tādas lietas, ka no cilvēka skats viedokļa, ka tas nav risināms. Bet, kad mēs paļausim uz Dievu, Dievs tās radīs vieglus un izdarāmas. Dievs palīdzēs. Un mums ir jācenšas, es saprotu, es jums katram ikvienam pasaku, mums ir ikvienam cilvēkam jācenšas sevī sasniegt tādu līmeni, pēc kāda mēs ilgojamies. Un Dievs mūs aicina un pārbauda mūs. Mums savu šiem pārbaudījumiem vienkārši jāiziet cauri. Tas ir mums kā eksāmenis, saprot? Ja mēs izturēsim these pārbaudījumus, Dievs vienalga nāks tev palīgā. Viņš redzēs, ka tu esi uzticams un tāds, ka tu centies. Viņš nezina, kādā veidā viņš tev nāks palīgā. Es izstāstīju ātri vienu gadījumu īsi, Ģefetpetrovskā tādā vietā. Tur bija mājas grupiņa. Grupiņā bija 2 cilvēki. Gads, pusotri, nenāk cilvēki vispār uz grupiņu. Viņi tur lūdzu un ņemās puņķēt. Un nav cilvēku, un nav. Un nav grupiņā cilvēku un visu. Ko klopēt, cieto grupiņu, ko? Nē, viņi turpina lūgt, turpina ticēt, turpina. Un padomā, viņi satiek uz ielu viens sievieti. Un uzaicina sievieti uz grupiņu. Šī sievieti atnāk uz grupiņu, apskatās. Nu, mums nav cilvēki, kas nav. Nākošā dievkalpojumā šī sieviete ierodas ar 40 cilvēkiem. Un visa grupiņa pilna, nav kur cilvēks vai slikt, sadalās tur 3 vai 4 grupiņās. Un viss, viena sieviete satika uz ielas, pastāstīja, lai atnāk uz draugu, ar vienu cilvēku. Dievs viņu tā lietoja, ka izglāba visu viņu to kalpošanu. Viņi pacietīgi, bet tie cilvēki 2 gadus turējās, 2 gadus tur. Domāju, viss, nekas mums nav Dievs aicinājis, mums nekas neiet, nekas nedara. Pēc tam viņiem tāli kalpošana bija. Tā mājas grupas vadītāja, kas bija, viņa kļuva par daudzu mājas grupu līderi. Viņiem bija daudz mājas grupiņas, pēc tam kāds 5, 6 vai cik tur. Viņas tur kā soķņi, kā tur sauc simtiem viņiem tur. Jā, un viņiem, tas vēl tikai vienreiz atver 40, pēc tam nāca cilvēki. Tā, pacietīgi, Dievs mūs pārbauda. Mums jāiziet šis eksāmenis cauri mums. Un mums pirmkārt ir jānomirst savam es. Ja cilvēka tavs lepnums, tavs es dominē, tad cilvēks ir atkarīgs no savas miesas un pildas savas miesas iegribas. Jo cilvēks šis nesistais krustā es vienmēr konkurēs ar Dievu. Tāpēc pirms Dievs cels cilvēku, viņš pie viņa darīs darbu. Saprot? Pirms Dievs mums tev kaut kas te notiks. Dievs pie mums strādā tagad. Viņš mums grib mani izveidot, ka es tur labi sludinu, tevi izveidot, lai tu labi slāvē, lai mums te viss, lai mātiņš, viss te mums nekas netraucē. Un tad Dievs darīs savu darbu. Viņš pat vēro. Viņš vēro, ko mēs daram. Viņš izdarīs darbu pie mums. Bet mums nevajag būt lepniem, bet mums vienmēr jāatceras, ka jābūt ir pazemīgiem. Lai mēs neesam kā Lucifers, netiekam nomesti zemē, nogāst. Nekad nevajag būt lepniem, vienmēr būt pazemīgiem.
Un es ticu, ka Dievs mums uzticēs lielu kalpošanu. Vienkārši mums jāiziet caur šiem eksāmenam, caur šiem eksāmenam jāsagatavojas, un mums jāiemācās uzticēties Dievam, pat visgrūtākajos apstākļos. Jāiemācās uzticēties, neskatoties uz problēmām, uz vajadzībām, uz situācijām. Tas ir katram cilvēkam jāiemācās uzticēties Dievam. Dievs mums māca uzticēties Viņam ar visas savas grūtajos apstākļos, problēmās, vajadzībās, saistībā ar ikdienas dzīvi, ikdienas lietām. Uzticība Dievam nāk tad, kad cilvēks sāk veidot attiecības ar Viņu. Tad, kad mēs pa īstam sāksim veidot attiecības ar Dievu, tad nāks no Dieva arī uzticība. Mums katram īstenībā, ja mēs gribam no Dieva lielas svētības, un, protams, mums visi jādara, ko Dievs saka, un jāglāb cilvēku, un tā tālāk, un viss jādara Dieva lietas, un Dievs nāks mums palīgā, protams, bet svarīgs mums būtu arī katram jāsakārto šīs attiecības ar Dievu, tieši ar pašu Dievu. Jāatsakās no daudzām lietām. Tā kā pirmie tie apustuļi atteicās. Jāatsakās no kaut kas tev traucē darīt tās lietas, Dieva lietas, kas tev traucē, bet jāatsakās no kaut ko. Būs laikam jāatsakās, jānes upus. Aiga priecāja, nevajadzēs tik daudz skatīties sportu, nevajadzēs, jā, tā ir, Dievs grib, lai to daudz no kā atsakās, lai tev būtu vairāk attiecības tieši ar Dievu, pašu Dievu. Un tad viņš ir uzticams, viņš nāks palīgā. To es arī gribēju jums šodien pateikt. Un tas šeit ir tikai sākums mums. Mēs esam šeit mazā zālē, pēc tam mēs būsim tam lielā zālē. Rīgas sporta arēnā, te netālu uz priekšu. Pēc tam meža parkā tur bišķi tālāk pabrauc. Tas arī bija viss. Lauriņa vēl viens dziesmi slavēs, un tad mēs beigsim. Vēl viens dziesmi. Viens skaisti, mēs slavēsim, pagodināsim Dievu. Ja? Slava Тебе, мой Бог.